Neizaicini mani. Wow! Esiet sveicināti, dāmas un kungi, jauna epizode, jauns jauniešu centrs, ko mēs šodien apskatām. Olainas jauniešu centrs ar nosaukumu Popkorns. Digitālā projekta ietvaros arī šis jauniešu centrs ir izcēlies. Jāiet iepazīties. Paldies par čībiņām. Jā, lūdzu. Īstenībā arī mans izmērs ir digitālais projekts, kuru katrs jauniešu centrs izvēlas realizēt mazliet citādāk. Mēs izveidojām kopā ar brīvprātīgajiem. Jaunieši izstrādāja idejas par to, kādai vajadzētu izskatīties brīvprātīgā darbu uzskaitas sistēmai, tā, lai tas būtu jauniešiem draudzīgi, lai viņi gribētu to lietot, lai tas viņus motivētu veikt brīvprātīgo darbu. Tas ir pašiem saviem mājaslapā. Jā, mums Olainas brīvprātīgie.lv. Tātad jums no tehnikas ir no projekta dators. Mums ir mikrofons. Oficiāli mums skaitītos arī brīvprātīgā darba sistēma un reģistrēšanās sistēma jauniešu centrā. Un tūliņ tuvākajās dienās mums būs arī video spēlēm viss nepieciešamais. Jo, mans mazais breksi. Tā, nu labi, Daniel, tu esi tas, kurš darbojas šeit jauniešu centrā Popkorns. Izved mani mazā ekskursijā cauri. Tad šeit es tā saprotu, ka jūs manifestējat, uz kurieni jūs gribētu aizbraukt. Tuvākajā laikā es braukšu uz Spāniju, kur es arī gribētu. Okay. Kāpēc Spānija? Kas Spānijā? Tas ir saistīts ar Erasmus projektu. Erasmus. Ideāli. Un līdz cik gadiem var uz Erasmus braukt? Saki, līdz 30. Nu, teiksim, līdz 30 gadu vecumam. Līdz 30 gadu? Ideāli. Jums te var kaut kur pieteikties arī? Neizaicini mani. Kas šeit būs pastāstīt? Te būs papildus vēl PlayStations un arī kā arī televizors. Labi. Davai uzspēlējam ātri šo te. Tas ir gaisa hokejs. Davai ciemiņam ļauj uzvarēt. Davai, es iekasu Danielai ziet. Daram tā. Kurš iesit, tas ir arī uzvarētājs. Jā! Tātad, kas bija līdz šim, tas neskaitās. Okay? Tu paliec tiec galā ar viņu. Šī skaitās Klusā istaba. Klusā? Kāpēc klusā? Tāpēc, ka ir stikla durvis un viņi ir klusa. Diezgan loģiski. Kristis stāstīja par projektu, kuru tu esi uzrakstījis. Kaut kas ar golfu bija saistīts? Disku golfu. Disku golfu. Kas tas bija? Uzrakstīju projektu, jauniešu projektu, kur mēs iekļāvām 3 aktivitātes. Un tad mēs gājām ar tiem cilvēkiem, lai mēs viņiem varētu iemācīt tās prasmes, kas ir vajadzīgas. Iedomājieties, lūk, jaunieši, mācieties no Daniela. Viņš ka vienkārši var atnākt uz jauniešu centru, bet var atnākt jēgpilni uz jauniešu centru. Kas ir? Ok, fotosesija. Jā, labais. Kameriņas. Īstenībā laba lieta, tad, kad tu sēdi šeit pie kompīša agrit, vai ne? Tev nekur nav jāiet un jābauda neviens. Krista, paldies, liels, ka tu man izstāstīji. Paldies taviem darboņiem, kas šeit gan uz skatuves, gan aizskatuvē. Es tev gribu vienu triku parādīt. Okay? Es esmu izbijis futbolists. Tu novērtē, cik tu man ieliksi balles par šo triku. Labi? Gatavi? Aha. Un aiziet. Paldies, ka skatījāties, dāmas un kungi. Noteikti ņemiet piemēru no Olainas jauniešu centra Popkorns. Šeit ir forši darboņi, šeit ir forši jaunieši, šeit top forši projekti. Mēs esam iedvesmojušies un gatavi doties tālāk, tāpēc tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies, aplausi jums, starp citu. Malači!